Sveicināti OneTech kanālā. Šodien apskatīsim tēmu noliktavas un veikali. Mēs varam strādāt sistēmā, izmantojot vienkāršoto versiju. Tas ir izmantojot tikai vienu noliktavu. Ja mums nepieciešams strādāt ar vairākām noliktavām, tas jānorāda sistēmas iestatījumos. Tāpat sistēmas iestatījumos mēs norādām, vai izmantosim orderu noliktavas. Kas tas ir un kādos gadījumos mums jāizmanto dokumentu plūsmas orderu schēma, sīkāk aplūkosim turpinājumā. Tātad informācija par noliktavu teritorijām tiek reģistrēta katalogā noliktavas un veikali. Ja šajā informācijas bāzē automatizējam ne tikai vairumtirdzniecību, bet arī mazumtirdzniecību, tad, reģistrējot noliktavu, vispirms jānosaka tās veids – vairumtirdzniecības noliktava vai mazumtirdzniecības veikals. Ja tā ir vairumtirdzniecības noliktava, tad no šādas noliktavas varēs reģistrēt tikai vairumtirdzniecības operācijas, piemēram, preču un pakalpojumu pārdošanu vai izpildīto darbu aktu. Ja noliktavas sadaļā ir norādīts tips mazumtirdzniecības veikals, no šādas noliktavas būs iespējams apstrādāt gan vairumtirdzniecības, gan mazumtirdzniecības darbības. Varēs veidot tādus dokumentus kā kases aprāta čeki un mazumtirdzniecības atskaites. Katrai noliktavai varam norādīt atbildīgo personu un tās ieņemamo amatu. Tāpat katrai noliktavai mēs norādām, vai vēlamies kontrolēt nodrošinājumu. Tas ir, vai šajā noliktavā drīkst vai nedrīkst rasties negatīvs atlikums. Ja šī izvēle ir atzīmēta, tad sistēma, izpildot finanšu dokumentus, kontrolēs, lai noliktavā preces vajadzīgajā daudzumā būtu. Ja, izpildot dokumentu, preču brīvajā atlikumā nav pietiekamā daudzumā, tiks parādīta kļūda. Tomēr ir ieteicams kontrolēt nodrošinājumu. Tas ir nepieļaut negatīvu atlikumu rašanos. To nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot, jo, veicot reglamentētās operācijas, lai noslēgtu mēnesi, būs jālabo visi negatīvie atlikumi. Sistēmā ir palīgs šādu atlikumu labošanai, taču labāk tos kontrolēt saulaicīgi. Nepieciešamības gadījumā nomenklatūras katalogā ir iespējams atlasīt tos posteņus, kuriem mēs atļaujam negatīvu atlikumu rašanos. Tomēr jāņem vērā, ka jums jebkurā gadījumā būs jāizlabo negatīvi atlikumi, lai noslēgtu mēnesi. Tālāk dodamies uz cilni, orderu schēma un struktūra. Sistēmas iestatījumos ir norādīts, ka mēs piemērojam orderu noliktavas. Kādam nolūkam tas var būt nepieciešams. Piemēram, ja vēlamies nodalīt finanšu dokumentu izrakstīšanu un faktisko preču nosūtīšanu vai saņemšanu noliktavā, tad mēs varam izmantot dokumentu aprits orderu schēmu. Pieņemsim, ka mums ir atsevišķs vadītājs, kas izraksta pavadzīmes, savukārt noliktavā ir cits darbinieks, kurš atbild par preču saņemšanu vai nosūtīšanu. Tātad, ja tas notiek dažādos laikos, vai to dara dažādi cilvēki, jāizmanto dokumentu aprits orderu schēmu. Orderu schēmu jāizmanto arī tad, ja ir nepieciešama uzskaite pēc preču sērijām. Orderu schēmas īstenošana var atlikt arī uz vēlāku laiku. Tas nozīmē, ka, ja esam sākuši uzskaiti bez orderu schēmas, bet vēlāk sapratuši, ka tā tomēr ir nepieciešama, varam to iestatīt vēlāk. Lai to izdarītu, ir jāatver noliktavas sadaļa, jāļauj rediģēt rekvizītus un jānorāda, kurām operācijām tiks piemērot orderu schēmu. Piemēram, varam izmantot tikai pie saņemšanas, tikai pie nosūtīšanas vai tikai pie atlikumu, iztrūkumu, pāršķirojumu un bojājumu attēlošanas. Tātad mēs patstāvīgi nosakām, kad un kādos gadījumos orderu schēma šajā noliktavā tiks izmantota. Tāpat ir arī jānorāda datums, no kura orderu schēma noliktavā tiks pielietota. Mūsu noliktavu var sadalīt telpās. Piemēram, vienu adresi var sadalīt vairākās telpās, no kurām katrai ir sava atbildīgā persona. Lai izmantotu telpas, dokumentu aprits orderu schēma ir jāpiemēro vienmēr, gan pie saņemšanas, gan pie nosūtīšanas, kā arī pie atlikumu iztrūkumu, pāršķirojumu un bojājumu attēlošanas. Ja telpas netiek izmantotas, katrai noliktavai var norādīt, vai tiek izmantotas šūnas. Ja tiek izmantotas telpas, informācija par šūnām tiek norādīta telpās. Operatīvos atlikumus var kontrolēt, kad tiek izpildīti noliktavas dokumenti. Piemēram, izdevuma orderi. Atlikumu kontrolei sistēmā ir 3 iestatījumi.
Pirmais ir nodrošinājuma kontrole, izpildot finanšu dokumentus, tādus kā pārdošana vai pārvietošana. Sistēma kontrolēs, lai preces nepieciešamajā daudzumā būtu noliktavā. Cilnē orderu schēmu un struktūru var kontrolēt operatīvos atlikumus, izpildot noliktavas dokumentus, piemēram, preču izdevumu orders. Sistēma kontrolēs, lai preces nepieciešamajā daudzumā noliktavā būtu, taču šajā gadījumā noliktavas uzskaitē, nevis finanšu uzskaitē, kā pirmajā gadījumā. Trešais iestatījums – organizācijas atlikumu kontrole atrodas normatīvās atsauces informācijas un administrēšanas sadaļā finanšu rezultāti un kontrole. Te mēs varam papildus norādīt, vai mums nepieciešams kontrolēt organizāciju preču atlikumus. Tas nozīmē, ka mūsu noliktavā var glabāties preces, kas pieder dažādām organizācijām. Šie 3 iepriekš minētie iestatījumi ļauj kontrolēt, lai preces pareizā daudzumā noliktavā ir un pieder pareizajai organizācijai. Ja preča nav vai tās pieder citai organizācijai, izpildot dokumentus, sistēma rādīs kļūdu. Tas īsumā par noliktavām un veikaliem. Paldies par uzmanību un tiekamies jau nākamajā OneTech mācību video.